Tie, kas tur čurā, ir grupas Trakmēnes dalībnieki. Grieza un Ješka. Nu čau, Grieza. Nu čau. Beidzot tevi atradām. Nu, mēs tam mīžam. Kā tu jūties Latvijā? Es īstenībā nenormāli sasodītu labi. Nē, ir tā savādāk, pavisam savādāk, bet ir kaut kā nenormāli, superīgi. Tu īstenībā būsim reāli. Jā. Mēs, kas satikāmies Ļeņingradā, tu man teici, ka tu šeit laikam negribētu dzīvot. Nē, es tikai tādā gadījumā, ja man būtu kaut kāds, cits pamats zem kājām no citas puses, tad jā, tad es te labprāt dzīvot. Kas te ir pa problēmām? Ko tu atbraucot uz šejieni pamanīji? Kas ir, tā teikt, salais dēlī? Salais dēlī, man liekas, pilnīgi viss ir, tu jau pats zini. Vienkārši tā, ka, es nezinu, vienkārši man šokē, ej tu nos, man ritīgi reāli šokē. Tā, kad kaut vai tas pats, vai ne, kad, es nezinu, cilvēki, es, piemēram, kaut vai ieiet veikalā, vai ne, iepērkot, kaut vai pārdevēja kaut ko paprasa, var redzēt, ka viņai deguns ir grīdā, vienkārši tā, kad viss ir tādi. Labi, teiksim, šitā tā KVP sabiedrība, tā ir pavisam cita štela un tas pavisam kaut kas cits, tā viss ir pa pozitīvo, bet, reāli tā, ka, es nezinu, es katru stūru redzu, ka cilvēki vienkārši, staigā nokārtām galvām, tas ritīgi besīgi. Es vienkārši, es arī aizbraucot uz to pašu Angliju, ne, tur ir pavisam savādāk, tur pavisam cita attieksme pret cilvēkiem. Tur nešķiro, vai tu esi imigrants vai kas, vai ne? Tev vienkārši tā, kad, pret tevim arī cilvēcīgi izturās. Tev kaut kas trūkst, vai ne? Tādā ziņā, es domāju, trūkst kaut tā paša veselības aprūpe. Es tagad arī savai draudzenei aizgāju līdz uz slimnīcu. Viņus katru stūru maksā, viņi kopā pa vienu kaut kādu sūda vizīti, vai ne? Beigās finālā samaksā tur pat pie 30 latiem. Tas normāli, tas taču galīgā pakaļā. Par to, ka viņai tur, izdarīja visu, ko vajag, bet, tādā pašā brīdī es, piemēram, salīdzinu to, ka es, piemēram, tur pašā Anglijā guļot slimnīcā, vai ne, tur man bija tā, ka man, pirmkārtām ne par ko nav jāmaksā, man tur pašam savs numuriņš, vai ne, ar visām iekārtām un ērtībām, vai ne, plus man vēl pirms katras ēdienreizes atnes ēdienu karti un izvēlēs, ko tu gribi, vai ne. Un tas tāds salīdzinājums, teiksim tā, tieši pa veselības aprūpi, bet, tas principā visur tās pašas cenas, jopčik ir ārā, kas tas ir? Kas tas ir? Es atbraucu, es vienkārši brīnos, nopietni, es vienkārši brīnos. Cik es no tevis sapratu, tikai KVP būs pasākums, kāpēc tu Latvijā ieradīsies? Jā, tikai un vienīgi. KVP dēļ es braucu tikai un vienīgi KVP dēļ uz Latviju. Savu dzīvi, tā teikt, pārcelt visu uz Angliju? Jā, viss 100%. Nav risinājums. Es neredzu vienkārši variants cits. Tu esi ņēmies, tu esi darbojies ar ļoti daudz grupām īstenībā Latvijā. Tādā ziņā, tu esi bijis menedžers, tu esi spēlējis un tā tālāk. Ko tu dari Anglijā? Es zinu, ka tu arī ko spēlē, ja? Jā, ir tur pāris projektiņi, vai ne, bet es pagaidām īpaši par viņiem negribu runāt, tāpēc, ka, tur sastāst, vai ne, kā jau parasti, vai ne, tur izstāst, vai ne, tur par savām idejām. Tu nav jāizstāst, tu pasaki, ko tu dari? Ir. Es tagad, piemēram, domāju, tagad plānoju, tas ir tas, ko es varu atklāt. Nevis, ko tu plāno, bet tiešām, ko tu dari? Ko es daru? Es, principā, jā, to projekts, muzikālais projekts viens. Principā viņš pirmie mēģinājumi notiks, vai ne, jūlijā, kad atbrauks visu manējā ģimeni uz Angliju, ne, tad arī notiks pirmie mēģinājumi un tā, bet, es tikai tāds čūsku bakstītājs no malas, ne. Un kas te pa cilvēkiem? Principā manējā ģimene tur viss būs iesaistīta, un tā kā viņi visi ir profesionāli mūziķi, vai ne, tad, attiecīgi viņiem tas būs tā, tas būs tāpatās tā kā tev. Paņemt un vienkārši sākt spēlēt un kaut ko darīt. Ir kaut mazākā cerība, ka jūs kādreiz varētu Latvijā dzirdēt? Nē, man jau štuks ir tāds uz nākamo KVP, ka mēs vienkārši visi atbraukt uz šejienu uzspēlēt. Labi, es ar Trakmēnes un tas projektiņš, kas top augšā, tad, bet, viņš ir baigi. Tur ir vēl viena iesaistītā persona ir tāda, par ko daudz būs šokā, bet to es pagaidām neatklāšu. Tas bija Jānis Grieze, grupa Trakmēnes. Viņš tagad dzīvo Anglijā, viņš ir kopā ar mums sirdī.